Vai visi zina, kāds izskatās parastais krūklis, īve, kliņšrozīte vai parastā apse? Iespējams, tieši Vestienes pagasta vides apmācību centrā Pakalnieši ik viens apmeklētājs dabā varēs aplūkot visas Latvijā sastopamās koku sugas, vai iespējams tieši Pakalniešos kāds pirmo reizi lauku vidi iemācīsies uzrunāt uz tu. Centra vadītāja Inese Mailīte ir izveidojusi un turpina pilnveidot tīras vides pasauli Viešūra ezera krastā, dodas uz skolām mācīt bērniem mežu un aicina ikvienu interesentu atbraukt uz Pakalniešiem, lai rastu zināšanas tur, kur tās radušās mežā. Laika gaitā iegūts daudz labu dabas draugu, un tagad viņi ir tie, kas palīdz veidot Pakalniešus. Meža konsultācija pakalpojumu centram viena no darbības jomām ir jauniešu skolēnu neformālā izglītošana, kur mēs viegli saprotamā veidā lietas par mežu, kas jau ir fundamentāls un arī kas ir šobrīd aktuāls šodienas mežsaimniekiem. Latvijā ir 112 kokaugi un ir doma šeit izveidot stādījumu visus kokaugus šeit vienu vietu, lai atbraucot skolēni, ģimenes, nākošie meža īpašnieki vai tie, kas iet mežā, vairāk iepazītu, jo mūsu mežos gan ir labie augi, gan ir tādi diezgan indīgi kā zeltenīte, un kur tad mēs citur iepazīsimies ar tiem kokaugiem, kā tieši apmācību centrā Pakalnieši. Aizvadītajā nedēļas nogalē Rīgas bērni kopā ar Vestienes pamatskolas, kas lepojas ar savu ekoskolas statusu skolēniem, iedēstīja vairāk nekā 70 jaunu koku, ko turpmāk rādīt citiem, par ko rūpēties pašiem. Tiešām mums bija patīkami šodien ar Rīgas bērniem kopā stādīt, un kādu entuziasmu viņi stādīja, cik viņi ļoti precīzi un akurāti centās tos darbiņus veikt. Un, varēja redzēt, ka viņi tiešām domā, lai tie viņu stādītie kociņi augtu. Esmu iestādījis šo parasto īvi. Es to iestādīju tāpēc, lai mums būtu vairāk mežu, lai būtu zaļāka pasaule. Vai tu bieži brauc uz Pakalniešiem un ko tu te dari? Jā, es šeit esmu ļoti bieži. Esmu vairākas reizes, parasti aplūkoju skaisto dabu, kokus, arī dažādas ligzdas un visu kaut ko. Mums šeit ļoti patīk, jo ir svaigs gaiss, zaļs, viss apkārt ir zaļš, koki, putni, jauki šeit ir. Šādas neskartas dabas saliņas var saglabāties tikai pateicoties stipram atbalstam un finansējumam. Vai krīzes laikā valstī būtu jārūpējas par vides apmācībām bērniem, jauniešiem, tiem, kam tas interesē? Tas finansējums nevienmēr ir galvenais. Galvenais ir, ka cilvēki spēj novērtēt to, kad iešana dabā un darbošanās tā ir arī svētīga priekš katra cilvēka, kas piedalās. Šī vieta ir jāsaglabā. Jāsaglabā priekš visiem pieejam, priekš jauniešiem, priekš tiem cilvēkiem, kuri grib atbraukt, apstīties, kā jāstrādā mežā, kas ir Latvijas mežs, kas dzīvo zem zemes, kas dzīvo kokos. Un šī ir tā vieta, kas tieši jauniešu grupām, skolēniem, ir laipni lūgt uz šī vietu ierasties. Mūsu cilvēki ir gatavi viņus uzņemt, rādīt un stāstīt. Šie jaunieši mājup var doties ar patiesu gandarījumu. Viņi aiz sevis ir atstājuši iedēstītus kokus, raduši darba prieku un vēl kādu zinību par vidi. Tāpēc senlatviešu talkas zupa ir tik garda, dziesma skanīga un atvadas līdz nākamajai reizei Pakalniešos.